Jūs atkal klausāties mani? Tad labi, jo es raidījuma sākumā apsolīju, ka šodien pie mums viesosies latviešu konspirologs un konspirāciju teorija eksperts. Un arī šodien es savu solījumu esmu noturējis. Pie mums studijā atrodas Latvijas konspiroloģijas centra direktors Gunārs Idiņš. Sveiks, Idiņa kungs! Jūs acīm redzam esat cilvēks, kurš ir redzējis vairāk saulrietu nekā vēl redzējis. Sakiet, cik jums ir gadu? Sveiki! Man ir 86 gadi, kā saka. Es nevaru jums neuzdot jautājumu par Latvijas konspiroloģijas centru. Kur tas atrodas un kā tas ir radies? Latvijas konspiroloģijas centrs, kā saka, radās 83. gadā. Pašlaik mums nav ne savas ēkas, tāpēc mūsu mītne atrodas manā pagrabā, zin vai. Mēs cīnamies par to, lai valsts piešķir mums atsevišķu mītni. Jā. Vai valsts jūs nevēlas atzīt? Valsts saka, ka viņi nevar piešķirt oficiālu statusu un mītni brīvā laika organizācijām, bet es, kā saka, uzskatu, ka viņi melo. Jā, tā ir nākamā teorija, pie kuras es strādāju. Tātad jūs esat konspirologs tikai brīvajā laikā, bet ar ko jūs nodarbojaties pārējā laikā? Es skolotājs esmu. Jūs strādājat skolā? Nē, es strādāju par sētnieku, bet es esmu labs piemērs bērniem. Labi. Pastāstiet par saviem konspiroloģijas pirmsākumiem. Pastāstiet, kā jūs kļuvāt par konspirologu. 80. gadu sākumā es pamanīju, ka piespiedu cenas ir krietni kāpušas, zin vai. Pirmo laiku es cietos, bet tad es sāku savu izmeklēšanu, kā saka. Studējot arhīvos visdažādāko literatūru, kā saka, es nonācu pie savas pirmās teorijas, kura saucās šķidrie kontrolē biezo pienu, zin vai. Tā kaut kā aizgāja un es sāku interesēties par šīm, kā saka, konservoloģijām vairāk un vairāk. Sakiet, vai jūs ir ietekmējis pazīstamais latviešu konspirologs Aleksandrs Božo? Kas tas tāds? Aleksandrs Božo bija konspirologs, kurš izveidoja sieviešu alianses teoriju. Par tām bābām es kaut ko esmu dzirdējis, jā, bet neko nezinu par to puisi, kā saka, jā. Labi, es domāju, ka šodienas intervija bija pietiekami ciešama un pamācoša. Tāpēc paldies jums, Gunār, par to, ka padalījāties ar mums savā zināšanās un visu jums labu. Jā, kā saka, projām jāiet. Jā, zin vai, tā, jā.